Čau, draugi, mums šodien ir jauns video ārpus garažas. Mēs dodamies uz Vāciju. Tas staigās šitā tagad nedēļu pakaļ. Tev man kontents būs jātais, lai sanāk kaut video YouTube'ā. Ok. Čau, draugi! Tā, čau, draugi, mēs dodamies ceļojumā ar draugiem uz Vāciju. Un, ja godīgi, es vispār nešarīju, kas tur notiks, tāpēc, kad es nepiedalījos ļoti aktīvu plānošanā, jo man bija daudz jāstrādā, un tagad viss būs tā kā jūs redzēsiet, kā viss būs pirmo reizi, tā arī man būs. Ar mums ir standarta cilvēks, kas ir vienmēr un visur, Ričards Skuja! Mums vēl ir Beta, tā ir Riča māsa, mums ir Andis, kas ir Betas draugs, un mums ir Kristiāna, tā ir man draudzene. Pievienojušies divi cilvēki, tā ir Adriāna un Nils. Mēs viņu savācām bišķī tālāk no Liepājas, tāpēc, ka viņi lauķi. Tagad ir ceļojuma nepatīkamākā daļa, jo mēs braucam uz busu, ar busu, un mēs braucam ļoti tālu. Un mēs braucam ļoti daudz stundas. Draugs mans mīļais, kā tu domā, cik stundas mēs brauksim? Es domāju, ka 5. 5. Šoferīt, kā es domāju, cik stundas mēs brauksim? Nu, vēl 12. 12? Labi ir. Cik stundas mēs brauksim? Visas. Cik mēs braucam? Nu, 20. 20. Mēs sākām mūsu braucienu, mēs brauksim uz Vāciju, un mēs brauksim 20 stundas. Sākam. Sākam. Braukt. Tā, kur mēs esam? Kaunijā? Mēs esam Kaunijā, Lietuva, pie Brāļukas, un Audi ir salocīta durve. Viņām riktīgi vajadzētu remontu. Varēs nopirkt kāds kunžs, jo pa ceļam es apēdu visus mūsu iekrājumus. Tā kā jā. Kas ar tām krūzēm? What the fuck? Tā, draugi, pirmais pitstops, un es esmu iegādājies sev desiņas, gaļa, proteīns. Aiziet, un tā, lai no pilnīgi sausi, man ir vēl paiem burkāniņi, ko uzkos pie desiņām. Un vēl man ir čipši, un es to visu samaisīšu, un tā būs desiņu čipši, burkāniņš. Mērins. Tikko arī bišķīt atpūtos. Tagad izstaipos, jo ir tā, ka es tur sēdējām trietā. Nu, labi, ka mēs esam draugi, jo mēs tādi iekārtojamies visi kopā. Bet, nu, nav tā, ka tur var izstiept kājas. Tā nav, diemžēl. Tā, mēs esam mašīnā. Nomainījās šoferis, tagad Nils aizgāja priekšā. Es prasīju Ričardam pirms tam, vai Nils man braukt, un Ričards teica, ka Nils ir tālbraucējs pēc profesijas. Tā kā viss ir kārtībā. Tagad mēs brauksim, no sākuma paēdīsim, un pēc tam spēlēsim kaut spēli. Paslēps. Es atbraucu uz Periku Somu, ieskatu mašīnu apnika. Mēs esam Polijā, un mēs esam Polijā jau Varšavā. Kroču bija čīs 12, tad mēs iebraucām Polijā un bija pēc Polijas laika 11, un tad bišķi laiks apgriezās apakaļ. Tagad es stūrēšu stūri. Mums vienīgais ir problēma to, kad līgumā ir rakstīts, kā bus nevar braukt ātrāk pa 120, un tā es nezinu, vai es vispār gribu braukt. Ja ne ar 120 braukt, bet jā, tas bija īsais updates. Tā, labrīt! Greeting! Kur tu esi? Es jau Vācijā. Germany! Mercedes un BMW familijā. Tā, nu mēs atbraucām, cik ir pulkstens? 8 no rīta. 8 no rīta mēs atbraucām bišķīt ātrāk nekā Kročs bija plānot. Un pēc tam mēs brauksim skatīties kādu pilsētu. Jā. Kādu pilsētu? Tagad uz Hanoveru laikam, jā. Uz Hanoveru mēs tagad brauksim, jo mēs paliekam tieši pie Hanoveras. Tad mēs brauksim uz mūsu Airbnb, un tad mēs brauksim uz Hamburgu. Normāli pateici? Nē, no ahuma pateici. Ņem kameru, Kročs. Wow. Now you love me. Sēdies normāli iekšā un doj, braucam. Ai, normāli aiztais mūri.
Tu normāli stūrē. Kur mēs braucam, tu man pasaki? Hanover mēs tagad brauksim, jo mēs paliekam tieši pie Hanoveras. Uz Vācijas pilsētu. Nu jā, bet kur man noparkoties, apstāties? Jā. Gāja pa to Hanoveru. Paskaties, kur var iti gali iedzert. Tādi īsti vācieši. Bet ja mēs čist nekur nekustāmies vairs tajā dienā, tā jau būtu smieklīgi. Piedzerties? Jā. Mums ir vēl kaut kādas dažas stundas līdz tam momentam, ka mums jābūt kroči savā Airbnb. Un tagad mēs iesim pastaigāt pa Vācijas veikaliem. Pastīties, kas te ir, kas te nav. Paņēmām ēdienu un šeit nemāk runāt angliski. Un esmu pabeidzis gadu apakaļ A1 kursu vācu valodā, jo es dzīvoju 2 mēnešus Šveicē un beidzot tas reāli nodara. Tagad parādīšu, ko mēs paņēmām. Man ir gaļiņa, majonēze un salāti. Un Kristiāna paņēma paknābāt salāts un rīsus. Pastaigājām arī nedaudz pa veikaliem. Sapratām to, ka, lai staigā pa veikaliem, vajag enerģiju un arī naudu. Tāpēc mēs izdomājām pelpot svaigu gaisu. Šajā ir ritīgi forša pilsēta, nereāli tīrs. Ielas smuks apbūvēts, cilvēki ļoti tādi priecīgi, pretīm nākoši, tas man ļoti patīk. Pārdevējs smaidīgs. Gaisa pilnīgi jēls. Oh, baby, how I was supposed to know. Mēs esam Anglijā, what the fuck? Pastāst maniem skatītājiem arī. Nu, es gribēju pastāstīt, tad izstos bišķi izpūrus un neizgulēsies. Nu, ķip paņem kameru un tā kā stāst. Nu, reku ir Roberts un reku mēs visi un mūsu busiņš. Un reku ir mūsu mājiņa un tas ir laikam mūsu balkoniņš. Uzspied un mūc, Kristiāna, uzspied un mūc, pofīgi. Kāds ir sajūtas? Labi, viņiem vēl 10 minūtes, ja mēs esam ātrāk. Nu tāds bišķiņ tāds sagurumīgs ir. Jā. Esam gulējis tikai stundu, varbūt. Bet te ies dušā, te jau būs normāli. Nē, es nemazgāšos. Kurš ies dušā? Es. Ričs sakas, ka jūs Ričs vienmēr smieda. Tā, draugi, karoči, kamēr nav visur dzīvoklī salikts mans, es jums safilmēšu, kā te izstās. Jo īstenībā šis dzīvoklis, tā kā es esmu vienīgais, kas ne bildes, neko nav redzējis un ķipā smugs dzīvoklis man patīk. Tātad mēs esam toaletē. Nāc, normāli. Ir pat kur veļu nomazgāt. Šeit ir vienguļam istaba. Šī tāda vēl mākslas darbs, gulta. Ejam tālāk. Tad reku nākošā istabā Kristiāns. Davai tagad tu pārņem, sāc stāstīt pa istabu. Šī ir Kristiāns istaba. Šitā ir meiteņu gulta. Te ir kāds mākslas darbs. Un te ir balkons. Šitas ir foršs balkons. Vienīgais mums nav baigi ko pīpēt balkonā. Enjoy the day with a smile. Tā vienkārši šitos sitīšu. Nē. Šitas ir living room, lielā istaba. Pat ķeļuks ir. Tas ir īstenībā diezgan forši. Varēs kopā kaut pastīties, liels divāns. Kristiāns dibens nenovērtēja. Nu, labi, tu tā iegulēsi. Robert, tev ir laimīgā roka, tev būs jāizbalsē mums istabu. Kur tu gribi labāk? Vislabākā ir tā, jo tā tur jau neiestāgāts ar to. Jā. Visas, man liekas, viss parādīja. To liek parādīt? O, ne, virtuves neparādīja. Karoči, virtuve arī nereāli stilīgi. Mums šeit ir privātais šefpavārs. Cau. Notiks jau lozēšana. Šeit ir ēdienkarte, izvēlamies, ko gribam. O, jā, paldies. Reku leduskapis arī mums ir. Pilns galīgi. Galīgi pilns. Labi, šitas bija cringe paļuvom. Es pats nebiju redzējis šo dzīvokli, un man liekas, ka ritīgi foršs dzīvoklis. Visiem ir savs istabs, virtuve foršs, tā kā ļoti foršs arī toalet, un tas ir, man liekas, ka ļoti svarīgi šajās tipu dzīvokļos. Nu jā, arī godīgāk. Tā, mēs tagad lozēsim, kuram ir kur istaba. Es iegriezīšu, kas izskatīs, tad tu mēs vēl pērā. Karoči. Roberts un Kristiāni, pirmais piks. Man jums tiek izsava no
Nesties. Kāds ir labākais, ko var? 1 un 3 ir labākais. 3! Yes! Blend. Un Beta un Andijs. Fināls! Satraukums. 2! Liels paldies mūsu galvenām kanāla zvaigznei Ričardam, jo viņš ir mums izvilcis šito istabu. Mēs tagad esam vietējā veikaliņā, un mēs pērkamies, un gaisa mēs ēdīsim ārpus mājas, bet mēs nopērkam kaut ko brūkastiņu, kaut ko uzkodiņām. Tas smuks veikaliņš, tāds Latvijā arī ir visdārgāks, jo es ienāku šitajā veikalā, un man liekas, tas esmu bagāti. Un es neesmu. Mēs neesam tagad pašā Vācijas centrā. Mēs esam tādā mazā piepilsētiņā, un mēs tā kā iegājām viņu produktu veikalā. Šis produktu veikals salīdzinoši liels. Un tas, ko es jums vēlos pateikt, kas, manuprāt, ir diezgan apbēdinoši, ņemot vērā vidējo algu vai minimālo. Bet Vācijā, šajā vismaz veikalā, kurā mēs esam, cenas ir krietni mazāks produktiem nekā Latvijā. Bet nevis tā kā bišķiņi, bet krietni mazāks. Ne uz visu, piemēram, ir vietām, kur es redzu, ka gaļa, piemēram, šeit ir bišķīt vai nu līdzīgā cenā, vai nu bišķīt dārgāk. Bet, piemēram, es esmu nereāls saldumēdājs, un ja mēs runājam par konfektēm, par šokolādēm, tad te varbūt pat kaut kāda šokolādes ir par eiro lētāks. Tiešām, tā kā Vācijā ir daudz lētāk. Es domāju, ja tev ir plus mīnus normāla alga, šeit ir diezgan forši dzīvot, jo tu ieej veikalā un tu nekod sev rokās kaut ko ņemot, kad kaut ko nopirkt. Es vēl nezinu, cik Vācijā maksā īres, es zinu, cik Šveicē maksā dzīvoklis. Cik mēs samaksājam par šito Airbnb? Kaut 55 eiro no katru uz 2 naktīm. Pienākšu pie savu vienīgā čomu, kas māka kamerā runāt. Tā, draugi, mēs paņēmām daudz ēdiena. Visi, jo mēs šeit būsim 2 dienas. Mums vajadzēs te paēst kaut kādas, vakariņas, pusdienas, mošak, uzsnekot kaut ko. Bet pats galvenais mēs paņēmām šmigu. Parasti vispār jūs draugs Robčiks nedzer alkoholu? Beidz dīst. Nē, es nedzeru tā kā, ja skatās uz visu gadu kopumā, tad es nedzeru, bet es dzeru. Kroči pa ziemu es vispār nepilīt nedzeru. Es šoziem, man liekas, kaut 7 mēnešus nebiju šis nepilīdzēris. Bet vasarā es dzeru, jo vasarā ir Summer Sounds, vasarā ir Jāņa, vasarā ir man dzimšanas diena, tagad ir Vācijas ceļojums. Tā kā es neesmu tāds cilvēks, kas var iedzert, sēžot mājās pie datora aliņu, bet esmu tāds cilvēks, kas mierīgi var ieraut džinu, kad ir tusiņš. Tad es varu, ja vajag. Re, kur ir galvenais dzērājs mūsu komandā? Kas tev skaties, kas tev vēl kārā? Vēl kārā Lasidraja. Lasidraja? Lasidraja. Tas ir sidrs? Jā. 4,5 Es vēl kārā vissvarīgāko šī vakar sastāvdaļu. This very good. Es tādu vispār neesmu No nekad devis. Vajadzētu pagaršot arī tādu. Mums jāpiemaksā tricās pa Nilu. Kāpēc? Rakstīts pa dzīvnieku 30 eiro jāpiemaksā. Dosimies uz mūsu mazās pilsētiņas kaut kādu kafejnīcu. Man liekas, te ir tikai viena tāda, ko mums parādīja mūsu Airbnb host. Bet, es nezinu, kā tur būs, tad jau redzēs. Man arī moški izdzert otru kokteilu. Uztaisīs man? Nē, es vispār pats uztaisīšu. Kur ir džins? Kristiān, kur ir džins? Tā, mēs atnācām paēst kafejnīcu, / restorāns, nezinu. Tas ir jā. Kas tas ir? Pagāju. Makaroši, vēl makaroši. Nopietni, ko neatnes galā. Es domāju, tāpēc, ka Andis pasūtīja salātus. Andim diēta, tāpēc viņš salātus tikai paņēma. Pie guķi tomāti. man ir tikai margarita.
siers un maize. Bet labi izstās īstenībā. Neizstās galā. Cerams, ka būs garšīgi. Viņas maržo arī neriktīgi labi, ja godīgi. Labi. Labu apetīti. Mēs tagad ēdīsim. Labrīt, draugi! Mēs esam pamodušies un pēduši brokastīs. Šodien mēs braucam uz karuseļiem. Karuseli. Karoči, tur ir 4 kilometri. Jā. Teicu, ka vajag 7:10 braukt ārā. Two hours later. Visi jārākā. Cik tālu? Tagad man! Es saku, ka šeit strīdējās. Nē, nāc atpakaļ. Es tā nebiju. Šeit tagad ir vienkārši ceturtdienas rīts, 11:00. Mēs braucām uz atvēršanu. Tā kā tā, lai tieši atverās, un mēs esam šeit. Kad mēs atbraucām, 4 kilometri gara rinda, vienkārši stāvam rindā. Tagad mēs vēl stundu stāvēsim rindā, lai tiktu iekšā. Iedomājieties, cik daudz naudas te grozās. Un pēc tam būs vēl jāstāv kādās rindās. Pie katra karuseļa rindās vismaz stundu būs jāstāv. Kusties kāds disks. Tas? Tikko arī redzēju M3 baltu un ar baltu salonu. Ļoti labi izskatījās, nereāli clean. Es domāju, ja pienāks diena, ka man būs M-ka, tad es domāju, ka es arī varētu paņemt savu baltu salonu M-kai. Kur mēs esam? In! Wow! Wow! Es teicu, ka es negribu ar galvu uz leju, un pirmais, kurā mēs ejam, ir ar galvu uz leju. Kas tu pirmo džeku? Visiem laiks tāsā līšies. Wow, viņi pēc tam nevarēs dabūt nevienā karuselī. Man liekas, un slikti. Man liekas, pēc šī karuseļa viņai būs tāds, man pietiks mājās. Jā, tā, karoči, mēs nofilmējām braucienu nereāli ātro. Un tiklīdz es piestājos, viņi man saka to, ka nedrīkst filmēt, jo ķipā tāds ātrums tas nav. Pagaidiet šeit, mēs izsauksim apsargu, mēs sabijāmies. Karoči, viņi teica, ka ķipā mēs nevaram iet projām, mums jāgaida apsargs. Mēs stāvam kaut kādas 10 minūtes, es pieeju pie tā fuja, kas man to teica, es viņam saku, nu cik ilgi man vēl ķipā jāgaida. Viņš kaut kur aiziet, atnāk apakaļ, tad ķipā viņš saka, ka man ir tā kā jāizdzēš tas video viņa klātbūtnē. Un viņš saka, ka ķipā vairs labāk, tā kā viņš saka, ja man kaut kur vēl pieķers uz to, ka es ķip filmēju, tad man metīšot ārā. Un es teicu, ok, vecīt, ka es vairs nefilmēšu, tā kā sorry, nebūs man seja karuseļu video. Tas ir viens no tajiem karuseļiem, uz kuriem es čist negribu iet. I'm sorry, bet Rob Studio uz tādu nevar iet. Sorry, guys. Vispār varētu to neteikt. Es tūlīt iešu uz to karuseli īzi, žēl, ka es nevaru jums nofilmēt. Mēs esam izbraukuši ar 2 karuseļiem. Man bišķi sāp galva un bišķi sūdīgi duša ir. Ķipā jāiet sameklēt, kur var nopirkt ūdens, jo man liekas, es tūlīt kādu apvemšu. Karoči, tagad Ričis mauks ar šito trako un mēs viņu tūlīdās nofilmēsim. Viņi būs pirmā rindā. Mēs tikko sazinājāmies, viņi kā piekšā un viņi būs pirmā rindā. Re, kur viņi brauc. Ej, tu dirs! Mēs tikko izmaucām uz šito, kur es pirms tam filmēju, viņš tāds vrum, 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 vrum.
Karoči, pirms mēs braucām uz šajien, vienīgais, ko es prasīju, lai mēs neejam uz karuseļiem, kur ir galva uz leju. Un šeit bija 4 reizes, un man galva to... nesapratu reāli. Es nevarēju noturēt, bija insane. Draugi, man pazuba balss tikko, bet es tikko biju šitajā. Viņš ir lielākais. Es atvečāju, tā, kad es biju tur augšā, es pārdomāju pilnīgi katru savu dzīves lēmumu. Tur varēja vienkārši redzēt, man liekas, mans mājas un bļājiens. Tu mauc lejā, tu turies, tu nesaproti, kas vispār notiek, un tu noturies pirmo iemaucienu uz leju, un tur ir vēl tādi 5, un tas bija crazy. Ar to mēs brauksim točinu. Tas izstās riktīgi nice. Tā es sēžu saviem bestīs, kur ir man draudzene un ir Ričards. Un mēs pabeidzām savu karuseļu pasākumu. Es pēdējā milzīgajā karuselī izbļauju balsi, vairs nav spēka. Tagad mēs beidzam karuseļu pasākumu un dosimies uz veikalu. Nopirsim kaut ko pahāvāt un tad mēs brauksim mājās atpūsties. Un tad, kad mēs mājās atpūtīsimies, tad rītā mēs dosimies uz Berlīnu. Tagad dodamies uz veikalu. Visi tādi bišķi saguruši, jo bija reāli. Cik stundas mēs tur bijām? 7 stundas. Crazy. Jā, starp citu pieskojot mani Instagramā Rob Studio. Tur ir dažādas interesantas bildes ar mani un arī ar Ričardu. Ričardam arī ir Instagrams R-skuja. Bet viņš tik bieži tur neko neliek. Labāk sakot manklā, tur vairāk ir kontenti. Ja jūs redzat man uz ielas, arī varat sakot. Tagad es riktīgais sportišs bez cukuri. Fuj, kas tev iepakojā? Man nepatīk tā krāsa. Ja tu esi sportists... Tu tās man nepatīk tā krāsa, es šodien tādā krāsā viņš apģērbies esmu. Mēs ir te priekš vāci, mēs ir miruši. Mēs bijām veikalā. Es paliku prom un jāapsauļoti vaigi. Šitam lūdzu neliek šitā. Šī ir mana šosejā. Kurā Mēs esam vīri no Kobras 11. Ātrums šeit ir navējoši. Hei, man dargo skatītāji! Esam ieradušies iekštuvāk. Germānija! Hei, ir otrā dienā! Mēs līdz projām esam Vācijā. Un rīt mēs arī būsim Vācijā. Un, zini ko? Jep, tu uzminēji, parīt mēs arī būsim Vācijā. Tā jau vēlāk, varbūt rīt. Ir 3. diena, ja jūs uzminēsiet komentāru sadaļā. Kur es esmu? Labrīt, ir 4. diena. Ja jūs uzminēsiet, cik man ir promils, tad uzlīm no Rob Studio. Hei! Šeit ir Ričards no Rob Studio. Mana dzīve. Hei, man dārgo skatītāji! Mēs esam Lietuvā. Bralukas, einam buhat. Un šodien mēs braucam uz Palangu. Mēs braucam uz Vāciju, pa Vāciju. Mums ir kulinārijas šovs un šodien, ko mēs taisam ēst un ko mēs ēdīsim un kāpēc mēs taisam ēst. Mēs ēdīsim salātus. Jā, kādus? Mums būs veģetāri burgerīši, jo mēs reāli sačakrējamies un aizmirsām nopirkt gaļu. Mums nav kotlets. Mums nav kotlets, jo Vācijā viss veikals strādā līdz 9. Mēs to nezinājām. Absurds. Labi, mēs nenopirkām gaļu priekš burgeriem. Kā jūs, kulinārijas meistari, risināt šo jautājumu? Mēs ēdīsim ar dēsu. Mums ir dēsa, mums ir 3 veidi dēsa, mums ir siers, mums ir vēl viens siers. Mums ir salātiņi, mums ir 3 veidi mērces. Vienkārši mūsu Viss noslēgums ir mērcē, tā kā. Bet ja kāpēc tik teiks, ka tie veģetārie burgeri?
tādas. Latvijā nav Nu, mēs visi uzskatām par veģetāru, tāpēc, ka nav pīcieši. Nav nopietna gaļa. Nav nopietna gaļa. Šeit ir salat и салат. Что это за салат? Gurken. Gurktomāti. Kā ir gurken un pamador. Ejam pie otras komandas daļas. Ir 3 komandas. Virtuves komanda, ko mēs tikko intervējām. Tagad mēs ejam pie otrās komandas, kas ir uguns komanda. Tie ir 2 čaļi, kas mēģina uztaisīt uguni, lai var kaut ko uzgrilēt. Un tad ir 3. komanda, kas ir viskrūtākā un pats svarīgākā. Tiesam mēs ar jums, es un tu, vai jūs, es nezinu, cik jūs daudz skatāties. Ir svarīgi arī visu nofilmēt, lai kaut kas paliek no ceļojuma, zini. Galvenais komandas varonis, Ričards Skuja. Galvenais komandas uguņotājs, Nils Tumaševits. Kas tā pa skoņām? Kāda situācija, kapteiņi? Nu tā, varētu degt labāk, bet... Es tā skatos, viss tolts papīrs ir jau sadedzināts. Burtiski. Nebūs ar ko slaucīt. A, ko jūs vispār domājat tur tā kā? Šeit? Jā. Un tu nenopirki gaļu? Mēs nenopirkām gaļu. Vispār Nils pārāk lēni brauc un stāvēja sastrēgumos, tāpēc mēs nespējam. Jā, tā bija Nila. Tālāk. Šito, Jā. domājam nopirkt kotlets, bet veikalu Vācijā strādā līdz 9, nevis līdz 10. Un aizbraucām pie aizslēgta veikalu. Un mums būs veģetārie burgeri šodien. Bet par laimi mēs nopirkām arī šašliku. Man tā cepīja, visi saka veģetārie burgeri, kaut vai mums ir desas, un tu saka veģetārie burgeri, bet mums ir šašliks. Nu jā, bet burgeros jau tu šašliku neliks. Kāpēc? Tu var likt? Es nezinu, es neliku. A, kā tu ēdīsi? Ko tu darīsi ar to maizi? Ko tu liksi maizē? Mums ir siers, salāti, tomāti, paprika. Vienkārši maize salātiem? Nu jā. Paldies viņam. Tā kā mans draugs Ričards ir galīgi sagurs. Es neesam. Nils arī jau galīgi ir tur aizmitis tajā krēslā. Un Adriana jau vispār kājās vairs nestāv. Anns pat, viņš jau dejo bez mūzikas. Tātad mums šitā diena beidzās. Mēs tūlīt ejam gulēt. Un rītā mēs dodamies uz Berlīnu. Mēs jau sākām nākamo dienu. Paldies, ka šodien bijāt ar mums. Čau! Tā, labrīt, man mīļie draudziņi, mūsu dārgie skatītāji, mēs esam pamodušies. Un mēs dodamies uz Berlīni. Nu, kāda reklāma? Viņš nosaugums iebrauc nopilēt savu tačku. Tik viņš nopērc tačku. Parasto tačku ķer. Nu? Tu viņi ir dīgi nopilē, sakrumē nopilē. Viņi ir dīgi spīdīgi. Nopilē savu tačku šeit. Nils nav mums marketinga eksperts. Nē, tas ir... Es nesapratu. Es arī ne, bet es negribēju pārprasīt. Ir saviem tiem vārtiem, tu brauc iekšā mašīnas. Jā. Uzkarina augšā ķēru. Nokrumēt, nopilēt spīdīgi. Viņš iebrauc nopilēt savu tačku tūstā. Wow, kāpēc te pie šosejas aiz tribīnas? Ķip skaties, kā mašīna tur uz veku pa kreisi. Čist. Skriednies sakarā. Mēs esam Berlīnē, bet mums ir jābrauc tagad cauri visai Berlīnai līdz tai viesnīcai, kurā mēs paliksim. Un tad mēs tur atstāsim mantas, busiņu, un tā jau redzēs, kas būs tālāk. Meitenes grib iet uz lielveikalu. Čaļi, protams, ka negrib uz lielveikalu.
tad izdomāsim, ko mēs saskaņosim. Lielākais veikala gājējs ir Adriāna. Bet skatītāji jūs nebrīnāties, viņai pasāt liekas smuki, tāpēc tur viss ir skaidrs. Tā, mēs esam atbraukuši uz laikam mūsu viesnīcu. Būs atstājām kaut kur, nevar saprast, vai tā ir īstā vieta vai nav īstā. Tagad aiziesim uz mūsu reception un paprasīsim, vai būs stāv īstā vietā un kur var vispār nolikt mantas. Izstās diezgan labi un forši. Ja ūdens samažās par 4 eiro. Jo ūdens, čīs. Es sapratu, kāpēc viņš strādā 247. Cik Snickers maksā mazais? 2,25. Es parasti orientējos valsts ekonomikā pēc tā, cik Snickers maksā. Kāpēc ir rums? Jūs negribat malējā, ja? Mēs jau esam malējā. Kādu dēļ? 3, 2, 1, lecam! Tas būs labi. Attaisījās open. Neattaisījās. Mums ir pretiņi. Bļoķeļuks. Mēs varēsim te parādīt. What the fuck? Pēc tā, kad manos videos staigās ar telefonu, manai skatītāji prasīs, kāds tevi YouTube kanāls. Man nav, es vecākiem sūtu. Skaties, es jau aizmirsu, kā viesnīca strādā, draugi. Tagad. Es jau neesmu bijusi viesnīcā. Nedara tik obvies. Viņš tā piedarās. Jā, gut! Mani sauc mana draudzene. Wow! Kāds sajūtas būt Budapešā? Mēs Budapeštā? Nu, mēs esam Berlīnē, vecī, tas bija prikols. Likās, ka mēs Rīgā esam. Nē, šitā ir apgreidot Rīgu. Kāds sajūtas? Riktīgi forši, tikai man riktīgi necepīja braukt pa tiem. Es nezinu, vai man patīk, kad ir šitik daudz cilvēki. Es dzīvoju Liepājā un es tikai garažā esmu, tā kā, ka es iznāku, kur šitik daudz cilvēks, bišķi nesaprotu, kas notiek. Bet mēs stāvējam uz sarkanā un kaut kāds turks pēc, ka man smuks saulens. Tā kā diena ir izdevusies. Un, karoči, tagad mēs paņēmām Kristiānai kaut kādas makaronas ar kaut kādu chicken un samaksājām, huizin, cik samaksāju, 12 eiro. Tā kā, man liekas, ka vispār diezgan zolīti, tūlītās pastīsimies, cik tā porcija liela pa 12 eiro. Cerēs, ka būs garšīgi, jo mēs bijām pirms tam paņēmām kaut kādus rīsus, un tie rīsi galīgi nebija labi. Tikai es ceru, ka tagad būs trāpīts. Dosimies apakaļ pie draugiem un mēģināšu nopirkt sev ēdienu. Paēdām, manējā milzīgā maize īstenībā bija nereāli garšīga. No 1 līdz 10 es dodu ļoti pārliecinoši 9, jo gaļa bija laba, salāti bija labi, tā maize arī bija nereāli kraukšķīga, man iecepīja. Kristiāns savus makaronus līdz galam nenoēd. Viņi bija ļoti spaisīgi, bet bija ļoti, ļoti garšīgi. Es dodu pat 10, ja viņi nebūtu spaisīgi. Es porcijas galas noēdu Kristiānai, kožot maizi pa virsu un ķipā bija tik asi, ka es pat bišķi sasvīdu. Tā kā mēs braucām prom no Latvijas, tur non-stopā gāz lietas, pūt vējš. Bija kaut kāds krūsts pirmo reizi Latvijā milzīgi, tā kā kulaka lielumā. Un mēs atbraucām uz Vāciju un šeit vienkārši ir 30 grādi un karsts. Pasties, tur vēl galā kaut kādu. Jūs, dārgais draugs, Robčiks, ir izgājis no garažas.
Tā kā cukurene. Jā. Un nones džusēni vienkārši. Tā, čau, draugi! Es nezinu, cik ļoti labi var man dzirdēt, bet mēs esam Turku bārā. Un mums bija 2 crazy taksisti, kas ved mūs uz šejien, un viņi sacentās, un vienkārši mēs slīdām ārā pa logu un bļāvām, un man ļoti žēl, ka man nesanāca to nofilmēt, jo kamera nebija pie manis. Labi, es mēģināšu kaut ko vakar gaitā piefilmēt, bet es tipā ļoti šaubos. David, es braukšu uz Londonu. Es nē. Labrīt, draugi. Mēs esam pamodušies. Un mēs dodamies šodien uz Tropical Island. Tur ir visādi kociņi, visādas pilangio. Tur var peldēties ūdenī. Kroči, ir problēma tāda, ka tur ritīgi forši ir un labi skati, bet es nezinu, cik daudz es varēšu nofilmēt. Jo es nezinu, kā tur ir ar mantām, un šitā kamera galīgi nav ūdens noturīga. Cik pulkstens ir? Sorry. Mēs būsim tā kā Simpsonos zem kupolu. Jā, tā filmā. Es nestījos Simpsons, kas saprat, tas saprat. Šeit ir nereāli sutīgs, lietas līst, un paļubam, ka iekšā lietas nelīs. Es ceru, ka tur nesmīd liekšā pēc sasvīdušiem kaut kā. Pēc baseina nereāli. Mēs tikko ienācām Amazonas džungļos. Es, man liekas, vairāk brīnos par to, cik tas kupols ir milzīgs. Es tagad mēģinu saprast, cik daudz var nesāt kameru līdz, cik nevar. Mēs esam pārģerbušies. Visām meitnēm, kas gribēja Riču pliki redzēt, sorry, Ričs ir kreklā. Esmu pliki nāst. Te ir nereāli karsts. Es vienkārši nekustos un es svīstu. Man liekas, bišķi pat sūdīgi paliek no tā, cik te ir karsts. Mazā reklāma šītā iestādēji. Šeit ir visādas saunas un spā, paskatieties. Vienkārši kaut kāds klubs, karstais, vēl šitāds muku vieta. Es biju te tā. Tā kaut kā. Kupols ir milzīgs vienkārši. Es no sākuma domāju, ka tas ir joks, ka viņi te ir, bet laikam tiešām. Tas tik nice augšē, kur papagaļiem pakatāt. Jā. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs paņēmām ēdienu, ja mēs neesam ēduši. Tev iedod nofilmēt. Kristiāna paņēma šitā atbrīnumu. Tur ir viss kaut kāds garšīgs. Vienkārši izstāst nereāli labi. Man ir basic ēdiens. Man ir free, siers, majonēze un cheeseburgers. Un vēl ūdens. Tā, draugi, mēs esam apakaļ numuriņā. Man ļoti žēl to, ka man neizdevās nofilmēt visu to Tropical Island. Bet es jums iesaku kaut vai tūlīt pat ierakstiet Google vai YouTube Tropical Island un apskatieties, kā tur ir. Tā ir noteikti tāda vieta, uz kur es gribēšu atgriezties vēlreiz, jo vienkārši es nofilmēju priekš jums tropisko mežu un ka tur kaut kādi dzīvnieciņi, kukainīši un tādas lietas, bet tas, kas tur nenofilmēju, slīdkalniņi, ēdināšana, tur vēl šovs un tā kā viss tas kopā, tas noteikti ir vienkārši abrīnojami. Vienkārši es staigāju to kameru un filmēju, un ka mēs sākumā tā kā apskatījām visu to mežu daļu, tā kā es vēl kaut ko pafilmēju, bet pēc tam mēs jau sapratu, ka tā kamera tā kā man apgrūtina, un man gribējās arī vienu dienu kaut vai bišķīt atpūsties no tās kameras. Un tad es vienkārši izdomāju ne tik daudz filmēt, bet es jums tiešām iesaku, tā kā
Ja jums ir plāns doties uz Vāciju, tad Tropical Island ir viena no tām lietām, ko es jums silti iesaku, jo bija tiešām ļoti, ļoti forši. Mēs tur pavadījām no 11. līdz 9. vakarā, un mēs reāli gājām prom, kad viss jau aizslēdz gandrīz. Tur bija tik forši, un cenas ir ļoti arī adekvāts. Gan ēšanai, gan dzeršanai, tā ka tu tur var visu dienu atrasties un ir reāli forši. Tā kā tā. Tagad mēs vācamies. Es pats stūrēju mājās, tāpēc arī ceļu baigi nesanāca nofilmēt, jo viss bija iedzēruši, es vienīgais nedzēru. Tā kā tā. Kopumā tagad mēs kaut kā meši savāksim mans un mēs rīt no rīta jau braucam apakaļ mājās uz Latviju. Ja godīgi, es esmu ļoti selgojies pēc mājām, jo protams, Vācijā šodien bija man mīļākā diena no visām, tā kā šodien bija visforšākā. Bet jā, bet mājās arī jābrauc un man jau darbiņš gaida. Čau, draugi, mēs jau esam Polijā. Mēs jau izbraucām cauri Vācijai. Paldies Dievam, uz robežu mūs neviens neapstādināja. Tagad esam Polijā, 450 km jāmauc pilnīgi taisnā vīlē līdz Varšavai. Un tad jau pēc pāris kaut kādām 10-11 stundām mēs jau būsim mūsu mīļajā Liepājā.